Mežs ir mūsu planētas plaušas, un jo meža vairāk, jo vieglāk mums visiem elpot. Latvijai šajā ziņā ir ļoti paveicies. Mēs esam viena no mežainākajām Eiropas valstīm. Tāpēc runāt par mežu kā par iespējamo sega emisiju vairotāju brīžiem šķiet pat pretdabiski. Jo galu galā tieši koki augšanas laikā piesaista oglekļa dioksīdu, kas, kā zināms, ir viena no siltumnīca efekta gāzēm. Tomēr šodien diez vai ir meža īpašnieki, kas audzē mežu tikai elpošanai vien. Protams, mežā ienāk komercija, notiek mežizstrāde, tiek veidota infrastruktūra, vilktas elektrolīnijas, būvēti ceļi, tiek darbinātas mašīnas, tērēta degviela un, protams, rodas atkal šis pats CO2. Eiropas komisija arī Latvijai ir izvirzījusi uzdevumus, kas ir veicami kopējā mērķa sasniegšanā saistībā ar emisiju mazināšanu. Kas tad īsti rada mežā šīs sega emisijas un kādi pasākumi būtu veicami lielākai CO2 piesaistei? Palielināt mežu devumu klimata pārmaiņu mazināšanā ir viens no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži strateģiskajiem mērķiem. Mēs gan domājam par emisiju samazināšanu mūsu ražošanas procesos, gan arī par piesaistes palielināšanu. Un jāsaka, ka šie klimata mērķi lielā mērā sakrīt ar mūsu biznesa interesēm. Piemēram, ja mēs samazinām kokvedēju braucienu vidējo attālumu, tātad mēs arī samazinām patērēto degvielu un izvadītās emisijas. Tā pašā laikā tas arī samazina mūsu izmaksas. Arī audzējot mežu, mūsu mērķis ir audzēt noturīgas, ražīgas mežaudzes. Ražīgs mežs tas arī nozīmē, ka viņš vairāk piesaista tieši CO2. Tā kā šie mērķi ir ļoti saskanīgi. Ja runājam par mežizstrādi, kas it kā pirmajā brīdī liekas tiešām tāds tīra emisiju radošs pasākums, tad īstenībā arī šeit gala rezultātā ir pozitīva ietekme, jo šos kokus nocērtot, mēs tiem dodam otru dzīvi, var teikt, pārstrādātajos produktos, kā mēbelēs, celtniecības materiālos, kur arī šis uzkrātais ogleklis paliek iekonservēts. Un arī nocērtot šo mežu, mēs dodam iespēju atbrīvojam vietu jaunai, ražīgākai audzei, kuru mēs noteikti atjaunojam ar jau selekcionētu stādāmo materiālu, kas augs ātrāk un ražīgāk. Šobrīd meža nozarē tas lielais nezināmais ir šis pasludinātais Eiropas zaļais kurs un šī zaļā taksonomija, kas ir noteikusi 6 vides mērķus. Mēs tos ļoti labi saprotam un tie visi ir atbalstāmi, bet mēs arī redzam, ka šeit ir jau ieslēptas zināmas pretrunas. Un tāpēc būs ļoti svarīgi, kā šos vides mērķus no tiem Eiropas gaiteņiem mēs pārcelsim pie mums, lai tiešām šie cilvēki, kas izstrādās normatīvo bāzi un arī ļaus īstenot šos mērķus dzīvē, vai viņi ieklausīsies meža zinātnē, pirmkārt jau ieklausīsies meža nozares ekspertos, jo tikai tādu kopēju viedokļu apvienojumā mēs varam iegūt tādu saprātīgu un arī reāli izpildāmu mērķu izpildījumu. Mežs ir bioloģiska sistēma, un CO2 piesaiste mežā nav neierobežota. Tādēļ jāveic daudz zinātnisku pētījumu un aprēķinu šajā jomā. Un, diemžēl, tādām valstīm kā Latvija, kas ir mežainās valstis, vairāk šie aprēķini ir veikti nepārāk korekti. Zinātnieki jau tagad strādā pie dažādiem pētījumiem, taču tas, kā viņiem pietrūkst, ir sistēmiska finansējuma. Un vēl labāk būtu, ja tas notiktu visas Baltijas mērogā.